Labvakar visiem, man liels prieks par tiem, kas atnākuši, par tiem, kas skatās, par tiem, kas skatīsies vēl otro un trešo reizi, jo šis temats ir, man liekas, ļoti, ļoti aktuāls un būs aktuāls vēl krietnu laiku. Vieglā valoda, personīgi, kas tā ir man, kas tā ir mums visiem, man liekas, brīdis par to parunāt, padomāt, un es esmu ļoti priecīga, ka kustībai laiks lasīt ir spēks un jauda saukt kopā arī lasītājs vieglajā valodā. Braucot šurp domāju, vai būs arī kāda auditorija, kurai tieši vieglā valoda ir domāta, bet jau nojautu, ka ar to būs grūtāk, sarežģītāk, jo man liekas, vieglās valodas lasītāji nelabprāt varbūt atrastos publiskā pasākumā, bet tāpēc te esam mēs, un tas jau ir īpaši. Man liekas, ka ja viņi šo skatīsies un klausīsies, jā, tad sajutīs to kopības sajūtu, ka mēs esam ar jums, un es domāju, ka sāksim, jo ne par mani šis ieraksts un šis pasākums, un kā pirmās runātājs es aicināšu pārstāvis no Vieglās valodas aģentūras, jo man liekas, jūs pat nosaukumā skaisti popularizējat un pārstāvat, ne jau tikai nosaukumā, bet vispār vieglo valodu, un tā būs Irīna un Gunta. Un jūs mazliet pastāstat tas, kas interesē mani, kā tas radās un kāpēc Vieglās valodas aģentūra, un tad pastāstat arī, jā, ko jūs lasīsiet un palasiet mazu fragmentu. Lūdzu. Tā, var nākt sēdēt, ja tev vajag? Jā. Labi. Tā, uz kuru pusi tu tagad brauksi? Tu būs vērtāk šādi? Jā, jau apstājos. Jā, labi, pastādi. Ir labi? Būs labi? Okay. Jā, labdien visiem. Un prieks gan tiem, kuri ir šeit šodien, un prieks par tiem, kuri mūs klausās. Un Laura jautāja par vieglo valodu un kā tā ideja radās. Un man jāsaka, ideja ļoti, ļoti veca Latvijai. Man šķiet, ka mēs neesam tik veci, bet patiešām šī ideja un organizācija Latvijā jau ir 20 gadus. Un tā radās pašā gadsimta sākumā un radās no Zviedrijas. Un jāsaka, godīgi, es biju tas cilvēks, kas ideju atved uz Latviju, jo kādā brīdī, kad es biju Zviedrijā, lai runātu par cilvēkiem ar invaliditāti, lai runātu par to, kā tad veidot vidi piekļūstamāku, mana draudzene Zviedriete, kurai bija dēls, kurai ir dēls, ar ļoti smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem, teica, mēs tagad iesim lasīt grāmatu. Es teicu, grāmatu? Jo viņš tā īsti zināja, kas ir mamma un tētis, bet nekā ļoti daudz vairāk. Viņa teica, jā, grāmatu, mums katru vakaru patīk palasīt grāmatas. Un tas, protams, man šķita kaut kas pilnīgi tāds savādāks, nepareizs, man gribas teikt, tajā laikā, kā cilvēkam, kas nāk no padomu laika, un kā cilvēkam, kas saprot, ka, labi, neredzīgi cilvēki, ratiņkrēslā cilvēki, bet pārējie, viņiem jau neko nevajag. Un tajā brīdī es jautāju, kas tā ir pa grāmatu, un viņi teica, tā ir grāmata vieglajā valodā. Un tad man atkal bija jautājums, kas tā vieglā valoda tāda ir un ko ar to dara. Un viņi teica, es sapratu, jūs neko nezināt. Un tad viņa mūs aizveda uz milzīgu vieglās valodas centru, kas tajā brīdī atradās Stokholmā. Šobrīd viņš ir Malmē. Un tad es ieraudzīju plauktus un vēlreiz plauktus, kurā bija milzum daudz grāmatu vieglajā valodā. Un tajā laikā es jau biju filologs latviešu valodas. Un man šķitā, ka Dievs cik interesanti, ka valoda var būt arī tāda. Ka tā nav tā valoda, tā skaistā brīnišķīgā, par kuru man filoloģijā visu laiku stāstīja, ka nevajag lietot vienotus vārdus, un ka teikumam ir jābūt skaistam ar iesākumu un nobeigumu, un tā, ka tā ir pilnīgi savādāka valoda, bet tev ir valoda, kas palīdz citiem cilvēkiem, kuri nevar to skaisto valodu palasīt, lasīt grāmatas un būt priecīgiem par to. Tur es uzzināju, ka ir arī avīze vieglajā valodā. Tur es uzzināju arī ļoti, ļoti daudzas dažādas citas un interesantas lietas,
Un man likās, ka tas ir tik muļķīgi, ka Zviedrijā ir un Latvijā nav. Tad, protams, atbraucu uz Latviju un teicu, mums Latvijā kaut ko tādu vajag. Un izveidoja jaunu organizāciju, Vieglās valodas aģentūru, kas sāka domāt, runāt par šo vieglo valodu, un es teikšu, tajā laikā tas bija ļoti sarežģīti. Ja šobrīd cilvēki, kam vajag vieglo valodu, ir, nav tik daudz redzami, kā man vēl gribētos. Man tiešām žēl, ka viņi šodien nav šeit, bet tomēr mēs jau viņus redzam, satiekam, dzirdam, pamanām uz ielas, tad tajā brīdī Latvijā par to pat neviens negribēja dzirdēt. Un tomēr mums izdevās un mēs virzījāmies. Un tad mēs esam 20 gadi pagājuši. 25, paldies, Irīna. 25 gadi ir pagājuši. Mēs esam šeit, šodien un daudzās citās vietās. Un man šķiet, ka lietas notiek aizvien vairāk un labāk, ļoti praktiski, ļoti akadēmiski, ļoti dažādi. Jā. Es varbūt tagad ar to skatu pēc tiem 25 gadiem, jo es savulaik pārņēmu no Guntas to stafeti, jo, kā jūs droši vien zinat, Gunta ir ļoti aktīvs cilvēks ļoti daudzos dzīves jautājumos un aktīva invaliditātes tiesību aizstāve, kustība aizstāve. Un es kādā brīdī pārņēmu šo te stafeti, lai strādātu tālāk ar vieglo valodu, un vienlaikus man nākas secināt, ka mēs gan esam ļoti daudz tālāk tikuši, te pašā laikā, tikko mēs nonākam publiskajā telpā, tā mēs redzam, ka cilvēki vēl aizvien nesaprot, ka vieglā valoda ir vajadzīga, tāpat kā man ir vajadzīgas brilles, lai lasītu tekstu, tāpat kā Baibai ir vajadzīgs suns, lai viņai palīdzētu mājās un ceļā un būtu kopā ar viņu un būtu kā viņas atbalsts, tāpat kā ir cilvēkiem vajadzīgi ratiņkrēsls, pieķīši un vispārējais. Es saprotu, ka tā problēma ir tā, ka mūsu ir ļoti maz un to, kas runā latviešu valodā, un tāpēc latviešu valoda mums ir tāds liels dārgums. Un, protams, arī mums vieglajā valodā ir svarīgi, lai latviešu valoda arī viegli skanētu skaisti un labi, tajā pašā laikā, jā, mēs zinām, ka mēs rakstam mērķa auditorijai, kuru tekstu var saprast ļoti tieši, kurai tad, ja es saku ausīs gaisma, var iztēlē uzzīmēties bilde ar mazām lampiņām ausīs, jo tieši, ja mēs saprotam to, mēs varam saprast pavisam tieši, un tāpēc mēs nevaram izmantot sarežģītus teicienus vieglajā valodā. Es pati atceros, kā bērns, es mocījos nevarēja saprast, kā tas ir, kad man vecā māma saka, tagad ņem kājas pār pleciem. Es domāju, kā gan tas ir iespējams? Kā var paņemt kājas pār pleciem? Un tas ir viss daļa no skaistas un jaukas latviešu valodas. Tā pašā laikā, protams, ir cilvēki, kuriem ir grūti lasīt, kuriem ir grūti saprast, kuriem ir grūti koncentrēties, un viņiem visiem tieši tāpat kā pārējie palīgi līdzekļi ir vajadzīga šī informācijas piekļūstamība, bet tāpēc mēs neko nenolaupām. Mēs neko nenolaupām latviešu valodai. Man patīk salīdzināt, ka vieglā valoda ir kā tāds pamats, kā tādas durvis. Ja mēs iedodam pamatu, ja mēs ļaujam cilvēkam atvērt durvis, un šīs durvis verās, un viņš redz, es varu tad tikt iekšā, jo šis man ir saprotams, šis man ir interesanti, un mēs varam viņam ar to atvērt kaut kādu jaunu pasauli, un viņš var izzināt un iet tālāk. Savukārt, ja mums ir kaut kur, mums jākāp stikla kalnā, un mums nav kurpju ar kaut kādām nagla zolēm, tad skaidrs, ka mēs visbiežāk pat necenšamies tur uzkāpt, jo tas jau nav iespējams. Un kāpēc man darīt to, kas nav iespējams? Un tāpēc šī vieglā valoda un literatūra vieglajā valodā ir ļoti svarīga, lai cilvēki, kuri neizlasīs visas grāmatas, kas ir bibliotekā, kuri neizlasīs varbūt Kantu vieglajā valodā, kuri neizlasīs Mērnieku laikus, Brāļa Kaudzīšu sarežģītajā senajā valodā, lai viņiem tomēr būtu grāmatas, ko paņemt, atvērt, lai viņi pirmkārt justos līdzvērtīgi
un lai viņiem arī būtu šī iespēja brīnišķīgi pavadīt laiku ar grāmatu, un tāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Mēs cenšamies stāstīt, ka tas nav kaut kas izdomāts, tas nav kaut kas, kas apdraud kādu valodu. Tas ir tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, ja mēs runājam par to, ka mēs visu sabiedrībā gribam justies pieņemti, vienādi, līdzvērtīgi. Un tieši tāpēc tas mums ir personīgi. Jā, mēs redzam jēgu šiem darbam arī tad, kad mūs varbūt nesaprot, un tad mēs saprotam, ka vienkārši ir vairāk jārunā un jāskaidro, un liels paldies, ka tiešām šī te tikšanās reize mums ir iespēja par to pastāstīt. Kas literatūrā ir izdarīts vieglajā valodā? Jūs varbūt jau šīs akcijas reklāmas materiālās redzējāt, ir grāmatas iznākušas, stāsti vieglajā valodā, un tās jau pat var nopirkt grāmatnīcā, un ir izdevēji, kas nodarbojas ar šādu grāmatu izdošanu. Un tas ir brīnišķīgi, jo visi iepriekšējie darbi vienmēr bija par kaut kādām projektu naudiņām un ar kādu finansiālu atbalstu, un tāpēc viņas varbūt nenonāca tādā plašā auditorijā. Bet tagad tas iet plašāk, un ir jau gan klasikas tulkojumi vieglajā valodā, gan oriģināla literatūra, ir literāti, ir rakstnieki, kuri domā un raksta, un Baiba, un Laura, un vēl daudzas citas, kuras saprot, ka var rakstīt arī vieglajā valodā, un arī tas ir skaisti. Un mums likās, ka būtu ļoti godīgi, ja lasītājs vieglajā valodā varētu, tieši tāpat kā ik viens no mums, ieiet grāmatnīcā un izvēlēties. Nevis to, kas tur ir vienīgais. Jūs zināt, kā tas ir, ka tu ieej veikalā un tur ir kaut kas vienīgais no tā, ko tev vajadzētu, un tu esi spiests paņemt, jo vienkārši nekā cita nav. Mums tas sapnis par tiem vieglās valodas grāmatu plauktiem, ko mēs redzam Zviedrijā un citur, mums ir dzīves, un tāpēc mēs cenšamies atrast kaut kur aizvien spēkus un resursus darbam, un mums likās arī godīgi, ka var lasīt mūsdienu latviešu literatūru, un ir forši, ka ir jau oriģināli darbi, tie pagaidām gan ir stāsti, bet mēs ar Guntu aizpagājušajā gadā ķērāmies pie tāda ļoti nopietna izaicinājuma, pie latviešu oriģināla darba tulkojuma vieglajā valodā, pie sarežģīta oriģināla darba, ļoti daudzslāņaina, daudzšķautņaina, tas nebija vieglās valodas vārds, pie Noras Ikstenes romāna Mātes piens, un kāpēc mums gribējās iztulkot vai pārveidot, vai kā pareizi būtu teikt, akadēmiskajā vidē adaptēt šo te darbu vieglajā valodā, jo tas parāda caur cilvēku likteņiem, tas parāda ļoti nozīmīgu vēstures periodu Latvijā, un tas ir tāds skaudrs stāsts, kurš ļauj tev dzīvot līdzi, un man liekas, tas ir vienmēr literatūras uzdevums bijis ļaut tev dzīvot līdzi tēliem, tiem tēliem ir jābūt tādiem, kas tev ir līdz pārdzīvojumu, un šis darbs noteikti tāds ir. Protams, ka mēs jautājam Norai, vai viņai nav iebildumu, un mums bija patiesas prieks, ka Nora Ikstene bija ļoti atvērta un teica, protams, dariet to, un jūs esat savas jomas zinātāji, jūs zināt, kā ir labāk, tāpēc mēs arī atļāvāmies šādas tādas izmaiņas veikt, bet darbs ir padarīts, mums ir manuskripts pārveidots vieglajā valodā, mums ir talantīgi jauna māksliniece uzzīmējusi ilustrācijas, un mēs gatavojamies arī, protams, meklēt finansiālu atbalstu, lai šo grāmatu var izdot, un mēs ceram, ka dienas grāmatu to izdos, un mēs ceram, ka mēs neaizņemam pārāk daudz laika, man tomēr ļoti gribētos nolasīt arī nelielu fragmentu no šī darba. Es droši vien, lai būtu vieglāk uztvert to domu, sākšu ar pašu sākumu. Parasti mums vieglās valodas grāmatās vēl ir ievads, kurā mēs paskaidrojam, ko rakstniece ar šo te darbu ir gribējusi veikt. Un Noras Ikstenes romāns vieglajā valodā ir stipri sarežģīts, jo pirmkārt tajā ir tie daudzie līmeņi, par ko jau es teicu, bet otrkārt tur vēl nav šīs te ļoti vienkāršās kronoloģiskās secības. Tad, kad mēs rakstam tekstu vieglajā valodā, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs nespēlējamies ar kontekstiem, ko cilvēkiem vajadzētu zināt, un pārlektu no viena laika uz otru, bet lai mēs secīgi iet no viena laika uz otru. Kā jūs zinat, Nora Ikstene šo stāstu ir izcinājusi kā divus paralēlus stāstus, kas padara to sarežģītāku. Tā pašā laikā mēs
ilgi diskutējām, mēs neatradām iespēju salauzt šo te kompozīciju. Mums likās, ka šis darbs nebūs vairs tas, kas tas ir oriģinālā. Un tāpēc mēs to sadalījām tādos fragmentos, kuriem mēs liekam virsrakstu atceras meita un atceras māte. Un mums galvenokārt ir, mēs mazliet lēkājam laikā, bet mūsu lasītājiem ir iespēja šajā vietā varbūt uztaisīt pauzi, tad padomāt, un kas bija tā māte, kas bija tā meita, un tad tādā veidā sekot šim te stāstam. Nu tad, labi. Atceras meita. Savu dzimšanas dienu es neatcerējos. Tas bija 1969. gada 15. oktobris. Tajā laikā manai mātei bija 25 gadi. Viņa bija jauna un vesela sieviete. Visi tā domāja. Vēlāk izrādījās citādi. Kokiem bija dzeltenas lapas. Tās krita mūsu mājas pagalmā Mičūrina ielā. Dusmīga sētniece vāca lapas. Viņa pirms kāda laika atbrauca uz Latviju no saulainās Kirgistānas. Rīgā sētniecei uzreiz iedeva dzīvokli. Padomu laikos dzīvokļus deva visiem strādniekiem no plašās Padomju Savienības. Pirms mūsu sētnieces dzīvoklis piederēja bagātai ebreju ģimenei. 1941. gadā padomju vara šo ģimeni izsūtīja uz Sibīriju. Sētniece ebreju ģimenes dzīvokli iekārtoja pa savam. Skaisto koka grīdu sedza biezi paklāja. Dārgajos porcelāna traukos bija saulespuķu sēkliņas. Uz klavierēm stāvēja trauki saulespuķu sēkliņu čaumalu izspļaušanai. Šeit varēja redzēt kopā dažādus laikus un dažādas ticības. Tāds bija šis laiks mūsu mājā. Tāds bija šis laiks visā Padomju Savienībā. Reizēm es redzēju sapnī laiku pēc savas dzimšanas. Sapnī es mēģināju zīst mātes krūti. Krūts bija liela un pilna ar pienu. Tomēr man nekā neizdevās dabūt pienu sev mutē. Māte man nepalīdzēja. Tad pēkšņi man mutē bija riebīgi rūgts šķidrums. No šī sapņa es vienmēr pamodos ar sliktu dūšu. Kāpēc māte nedeva man savu pienu? Zīdainim mātes piens bija pats svarīgākais. Taču mana māte pēc dzemdībām 5 dienas nenāca mājās. Pēc atgriešanās mājās viņas krūtīs vairs nebija piena. Mana māte bija jauna ārste. Varbūt viņa domāja, ka viņas piens man var kaitēt. Mātes māte ļoti uztraucās par mani. Vispirms viņa man 2 dienas deva kumelīšu tēju. Pēc tam aizgāja uz piena virtuvi. Tajos laikos piena virtuvē varēja dabūt pienu aizsīm zīdaiņiem. Vispirms piena virtuves dalībniece krieviski izlamāja manu māti. Tomēr piena virtuves darbniece iedeva piena maisījumu. Mātes māte beidzot varēja mani pabarot. Kāpēc māte man nedeva savu pienu? Es to nekad neuzzināju. Mēs ar māti bijām kopā 20 gadu. Man jau agri vajadzēja sākt rūpēties par māti. Viņa pati netika galā. Tā es kļuvu par māti viņai. Likās nepareizi jautāt, kāpēc māte nedeva man savu pienu. Atceras māte. 1944. gada 22. oktobra es neatcerējos. Rīga bija brīva no Vācu armijas, taču daudzām mājām bija bumbu sprādzienos izbiruši logu stikli. Logu nebija arī dzemdību namā. Jaunās māmiņas sala un raudāja. Daudzi tikko dzimuši bērniņi mira no deguna tīfa. Tā bija briesmīga slimība. Mani māte paslēpa pie sevis. Viņa man pilināja degunā savu pienu. Man no deguna tecēja piens, strutas un asinis. Elpot bija grūti.
tomēr es elpoju. Un tad jau tēva zirgu pajūgā veda mūs mājās uz Babīti. Tur mums bija ģimenes māja. Pie mājas auga tēta stādītas eglītes. Pirms Ziemassvētkiem mājas pagalmā iebrauca kravas mašīna. Tajā atbraukušie karavīri runāja krieviski. Tēvs un māte viņu teikto nesaprata. Karavīri sāka cirst eglītes. Tēvs paslēpa mani un māti istabā. Mani ielika vecā koferī, tajā bija mazi caurumiņi, lai es varētu elpot. Tēvs pats izskrēja ārā glābt savas eglītes, bet karavīri viņā neklausījās. Viņi piekāva tēvu un aizveda kravas mašīnā, turpat, kur samet nocirstās eglītes. Pēc tam karavīri lauza un plēsa visu mūsu mājā. Tomēr mūsu ar māti karavīri neatrada, tad viņa aizbrauca. Māte izlīd no slēptuves tikai no rīta. Viņa mani pabaroja un piesēja sev klāt. Māte ar mani kājām devās uz Rīgu. Vēlu vakarā mēs bijām savā dzīvoklī. Tēvu māte vēlāk atrada ieslēgtu Šķirotavas stacijā. Sargs aizina māti prom, neļāva ar tēvu parunāt. Vairāk par viņu nekādu ziņu nebija. Tikai daži cilvēki runāja par viņu nāvi. Kādu dienu man uz ielas pienāca klāt liela auguma vīrietis. Man bija jau 9 gadi. Vīrietis teica, ka ir mans tēvs. Es metos bēgt. Mājās mani sagaidīja māte. Viņa jau zināja, ka mans tēvs bija dzīvs. Atceras meita. Mātes piena smaržu es neatcerējos. Māte vienmēr smaržoja pēc zālēm un dezinfekcijas līdzekļi. Viņas somiņi vienmēr bija pilni ar tabletēm un zāļu ampulām. Mātei bija garas dežūras slimnīcā. Mājās viņa bija reti. Tad viņa savā istabā sēdēja pie rakstām galda un strādāja. Māte neko nezināja par citu pasauli. Viņu interesēja tikai pašas darbs. Māte aizvēra durvis, kad mēs mājās skatījāmies padomju ziņu programmu Vremja. Māte nestāvēja garās rindās pēc gaļas un piena. Padomu laikā neko nevarēja nopirkt bez stāvēšanas garā rindā. Es neatcerējos, ka māte mani samīļo. Es vairāk atcerējos zemdību nama gaiteņus. Tur es drīkstēju sagaidīt māti pēc nakts dežūras. Tad mēs kopā gājām uz kafēnīcu ēst soļanku un kupātus. Māte savai kafijai pielēja kofeīnu no ampulas. Vēl atcerējos mūsu ielu. Tā izskatījās kā no cita laika. Uz ielas nebija skaistu dāmu un kungu. Pa ielu ar iepirkumu maisiņiem steidzās padomju cilvēki. Es neatceros nevienu reizi, kad māte mani veda uz skolu vai sagaidīja pēc stundām. To vienmēr darīja mātes patēvs. Tajos laikos mēs daudz nezinājām par pārējo pasauli. Padomju vara mūs baidīja ar amerikāņiem un atombumbu. Taču man nebija bail no atombumbas. Man bija bail no savas mātes. Viņa dažreiz ienīda savu māti un tēvu. Tādās reizēs viņa ieslēdzās toaletē un skaļi gaudoja. Atcerējos arī jaukus brīžus kopā ar māti. Es sēdēju viņai klēpī. Māte zīmēja bērniņa piedzimšanu. Un man nemaz vairs nebija bail. Es domāju, ka tādu mazu ieskatu varbūt pietiek. Darbs, kā jūs redzat, gana skaudrs, gana sarežģīts mūsu auditorijai, bet, mēs centāmies darīt visu. Gunta, varbūt kaut ko vēl grib pateikt par kā mēs strādājām. Droši vien jāsaka, kā jūs dzirdējāt, tas ir darbs, kurā ir ļoti daudzas līnijas, ir ļoti daudz slāņi. Un tas, ko mēs ļoti ar Irīnu mēģinājām
atstāt to katru slāni, cik nu mēs varam saglabāt. Ar domu, kad, kā jūs arī šodien dzirdējāt, pat ja lasa cilvēks, kurām varbūt nav tik grūti saprast vienalga, to slāni var noķert, uztvert, pamanīt un saprast tajā brīdī un tajā līmenī, kā kurš var. Kā sanāca, to vērtēsim vēlāk, kad iznāks. Un vēl jūs droši vien arī pamanījāt, ka mēs šo to pieliekam klāt pie Noras Ikstenes oriģināla teksta, respektīvi tās ir tās lietas, ko cilvēks, kurš nav dzīvojis padomu laikā, varētu arī nezināt par tām rindām veikalā un visu par to piena virtuvi arī un visas šīs te nianses, kuras mēs pārējie saprotam no konteksta, bet cilvēki, kuriem nav konteksta, to nekad nevarētu saprast, ja nebūtu šāda te tulkojuma. Šādu pārveidojumu vieglajā valodā. Paldies! Milzīgs paldies, un jums dāvanā lietu sargano laiks lasīt, lai lasīt var arī tad, kad līst lietus. Tā, ņem zem lietus sarga, jā. Un vēl dāvanā ir no mūsu atbalstītājiem Dzintera. Jā, Dzinters arī ir liela lasītāja, un man liekas, tieši tāpēc viņi ir ar mums, tā kā milzīgs paldies viņiem. Jā, un paldies jums! Es nevienam neesmu pateikusi kārtību, kādā viņš runās, bet nākamā būs Ulrika. Nāc, Ulrika. Tas ir, lai nav tas satraukums pirms tam. Un Ulrika ir viena no autoriem, kas ir radījusi jau uzreiz savu darbu oriģināli, jau vieglajā valodā. Un varbūt pastāsti, kāpēc tu esi ar vieglo valodu un palasi savu stāstu. Paldies, labvakar! Jā, mani sauc Ulrika, un kad es domāju par to vārdiņu personīgi, kas ir arī šī pasākuma tādā nosaukumā ietverts, tad es domāju par savu vecmāmiņu, bet, lai jums būtu konteksts, kā iepriekš minēja, tad nedaudz pastāstīšu par viņu. Tātad mana vecmāmiņa dzīvoja laukos, Latgalē. Viņa visu savu aktīvo darbu mūžu nodarbojās ar veterināru. Viņa bija veterinārārsts, tā kā nodarbojās ar veterināriju, tā var teikt. Nu, katrā ziņā viņa bija veterinārārsts un ļoti, ļoti aktīva sieviete. Viņai pašai bija 6 bērni, un visās vasarās viņai bija vesels pulks mazbērnu, kurus viņa pieskatīja un audzināja un parūpējās tāpat par dārzu. Un viņa atrada laiku arī lasīšanai. Un viņa ir tas cilvēks, kuru es redzēju lasām, pat ņemot vērā visu šo te aktīvo dzīvi. Un lasīšana aktualizējās viņai īpaši paliekot vecākai. Bet, diemžēl, kā tas dzīvē mēdz gadīties, viņa piedzīvoja insultu. Un tajā brīdī pasaule, kādu mēs pazinām iepriekš, sabruka. Un lasīšana tomēr saglabājās, jo pēc kārtīgas rehabilitācijas viņa uz gultas, bet spēja lasīt un lasīja, un meitas viņai veda grāmatas, bet es arī, kad gāju pie viņas slimnīcā, man vienmēr bija tāds prieks, ka viņa vismaz var lasīt, jo man likās, ka vismaz šis viņas vaļasprieks ir saglabājies, ņemot vērā visu pārējo, kas tika atņemts. Un tad kādu dienu, kad viņa jau bija atgriezusies mājās, es viņai jautāju, varbūt tev atvest kādu jaunu grāmatu. Uz ko viņa man atbildēja, nē, es nevaru izlasīt tos mazos burtus. Un es vēl šodien atceros, kā es apstulbu, es domāju, bet tu taču lasīji, un līdz šim es pat žurnāls, un visu kaut ko, visu pēc kārtas. Un viņa teica, jā, bet redze, arvien pasliktinās, nepalīdz ne zāles, ne pilieni, nekas. Un es domāju, nu tā jau es to neatstāšu. Nu, noteikti, kad ir arī lielākā drukā burti, un es aizgāju uz grāmatveikalu, un es mēģināju atrast kaut ko, kas viņai varētu patikt, un toreiz es grāmatu nenopirku. Man bija laikam bail arī no tādas vilšanās, ja nu es viņu aizvedu un atkal viņa nevar izlasīt. Un kaut kā, jā, tos lielos burtus es neatradu, tāpat arī
druka un burtu izmērs un šrifts, jeb fonts, kādā viņi tiek drukāti, un ilustrācijas, tas viss ir ļoti svarīgi vieglajā valodā, bet līdz tam brīdim es par vieglo valodu neko nezināju. Un kā tas dzīvē mēdz gadīties, mēs kaut ko padomājam, un tas nonāk mūsu apvārsnī vai redzeslokā. Un Liepājas šobrīd akadēmijā, kur studēju rakstniecību pirms 2 gadiem, atbrauc arī pārstāvis, kuras piedāvāja lekciju par vieglo valodu. Čau! Velga stāv, kur ir redaktore manam stāstam. Jā, Velga Palinska, un viņa tātad ar kolēģi Ditu lasīja lekciju. Un tajā mirklī rakstīt vieglajā valodā man šķita grūti, lēnu, izaicinoši. Un bija tāds sajūta, tā kā es esmu izņēmis no veļas mašīnas džemperi, viņš ir sarāvies, un man tagad viņā kaut kā jāielien. Un, godīgi sakot, rakstīt es pēdiņās parastai auditorijai ir vieglāk tādēļ, ka man šī te atbildība šķiet mazāka, jo, ja kāds paņems manu tekstu un viņam viņš nepatiks, Dievs ar viņu, tā teikt, noliks nost. Bet cilvēki auditorija vieglajai valodai, ņemot vērā, ka tas piedāvājums nav, kā tur bija minēts, tas grāmatplaukts, tad man bija tāda liela atbildības sajūta. Un tā radās stāsts, un paldies Velgai, kur tiešām daudz palīdzēja, lai viņš būtu tāds, kādu jūs viņu dzirdēsiet. Tātad miera dūja. Senos laikos cilvēki apvienojās ciltīs. Cilts iedzīvotāji apmetās noteiktā vietā. Tur viņi citai blakus uzcēla teltis. Katrai ģimenei bija sava telts. Teltis bija gatavotas no koka un zvēru ādām. Cilts iedzīvotāji mācījās dažādus amatus. Vīrieši visbiežāk devās medībās. Gaļa bija vajadzīga iztikai, bet no zvēru ādām cilvēki darināja sev drēbes. Sievietes tikmēr vāca sēnes un ogas, augus un puķes. No augiem pēc tam gatavoja tējas un zāles. Ar puķiem cilvēki izrotāja teltis un rotājās paši. Cilvēki cits par citu rūpējās un cits ar citu dalījās. Katrai ciltī bija savs valdnieks. Valdnieks bija gudrs, deva padomus un risināja strīdus. Vakaros visa cilts pulcējās pie ugunskura. Iedzīvotāji dziedāja dziesmas un stāstīja stāstus. Bērni rotaļājās un priecājās par zvaigznēm debesīs. Šī ir leģenda par 2 lielām ciltīm. Reiz netālu viena no otras dzīvoja 2 ciltis. Viena cilts bija sīrabi. Sīrabu cilts dzīvoja pie ezera. Ezers bija skaists un ļoti svarīgs. Ezerā varēja noķert zivis. Ezerā cilvēki arī mazgājās, bet karstās dienās cilvēki ezera krastā atpūtās. Otra cilts bija Nemeji. Nemeju ciltī dzīvoja daudz amatnieku. Viņi no akmens, māla un koka izgatavoja dažādus priekšmetus. Nemeju metniekiem bija ērti ieroči. Namdariem bija asi cirvji, bet Nemeju teltīs stāvēja skaistas vāzes. Nemeju cilts valdnieku sauca Jūls. Jūls vēlējās kļūt par dižāko valdnieku pasaulē. Viņš gribēja valdīt pār Nemejiem, sīrabiem un citām ciltīm. Vēl Jūls gribēja, lai ezers pieder tikai viņam. Tāpēc viņš nolēma sagūstīt sīrabu cilts vadoni. Jūls pavēlēja saviem amatniekiem izgatavot ieročus. Jūls zināja, ka naktī cilvēki guļ. Turklāt tumsā ieprucējus ir grūtāk pamanīt. Tāpēc kādu nakti Jūls sapulcēja Nemeju cilts vīrus. Viņš pavēlēja Nemeju vīriem doties uz Sīrabu cilti. Sīrabu ciltī dzīvoja kāds zēns, vārdā Modris. Naktī Modris sadzirdēja trokšņus un pamodās. Modris izberzēja acis un izgāja no telts. Tur viņš pamanīja baltu balodi. Balodis ar knābi raustīja telts jumtu.
Balodis paskatījās uz modri un pacēlās spārnos. Balodis bija ļoti skaists. Modris nevarēja no tā novērst acis. Putns cēlās arvien augstāk un lidoja tālāk. Tad modris ievēroja Nemeju cilts vīrus. Tie nāca pāri kalnam, kas šķīra abas ciltis. Tādi dramatiski notikumi stāstām dzīvē. Tātad modris ieraudzīja vīriem plecos ieročus. Viņš ieskrēja teltī un pamodināja māti. Māte aizsteidzās pie Sīrabu cilts valdnieka. Drīz visa Sīrabu cilts bija nomodā un varēja aizsargāt vietu pie ezera. Nemeju cilts vīri nespēja pieveikt Sīrabu cilti, tāpēc abu cilšu vadoņi noslēdza pamieru. Jūs apsolīja Sīrabu cilti atstāt mierā, tomēr sirdī jūs nespēja samierināties ar zaudējumu. Nemeju cilts tuvumā dzīvoja ragana. Jūs devās pie raganas pēc padoma. Jūs joprojām vēlējās iegūt Sīrabu cilts zemes, taču viņš nezināja, kā to izdarīt. Ragana Jūlam izstāstīja. Sīrabu cilti izglāba baltais balodis. Jūs uz balto balodi sadusmojās. Jūs pavēlēja Nemeju vīriem putnu noķert. Vīri ievilināja putnu lamatās. Jūs balodi iebāza maisā un vēlējās putnu nogalināt. Bet nejaušība balodi izglāba. Jūlam bija meita. Meita lūdza putnu apžēlot. Jūs gribēja meitu iepriecināt, bet balodi palaist brīvībā viņš negribēja. Tāpēc jūs atkal rīkojās viltīgi. Jūs apsolīja meitai putnu nenogalināt, taču viņš pavēlēja raganai balodi pārvērst statujā. Par savu ļauno darbu jūs ļoti priecājās. Viņš nolēma statuju uzdāvināt Sīrabiem. Sīrabu cilts pieņēma dāvanu. Par raganas burvestību neviens nezināja, taču balodis vairs nevarēja brīdināt Sīrabus par briesmām. Jūs neturēja Sīrabu ciltī doto solījumu par mieru. Naktī jūs atkal sasauca savus vīrus un uzbruka Sīrabiem. Sākās karš. Cilvēki karoja daudzus gadus. Cilvēki karā zaudēja savus tuviniekus. Karš izpostīja skaisto zemi pie ezera. Ezers izžuva. Cilvēki kļuva atriebīgi un alkatīgi. Cilvēki aizmirsa, kas ir mieres. Tajā laikā Modris jau bija izaudzis par lielu vīru. Modris ļoti ilgojās pēc draudzības un mīlestības, tāpēc viņš devās pasaulē meklēt mieru. Modris bija izstaigājis visu pasauli, taču mieru atrast viņam neizdevās. Pēc 7 gadiem Modris atgriezās Sīrabu ciltī. Viņš bija pārsteigts. Karš bija beidzies. Sīrabu cilts viņu laipni uzņēma atpakaļ mājās. Modris jautāja, kā šī vieta atguva mieru? Sīrabu cilts iedzīvotāji raustīja plecus, viņi nezināja. Tad Modris ieraudzīja baltā baloža statuju. No baloža acīm sūcās ūdenslāses. Tas izskatījās pēc asarām. Baloža asaras ritēja lejup un kļuva par strautu. Strauts vijās cauri visam Sīrabu ciemam. Ūdens bija gards un spirdzinošs. Modris priecājās un dzēra ūdeni. Ūdens lika viņam justies labāk. Tomēr no rīta Modris jutās savādi. Viņš saklausīja sevi jaunu balsi. Balss skanēja Modra galvā. Šo balsi dzirdēja katrs Sīrabu cilts iedzīvotājs. Sīrabi balsi sauca par sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir cilvēka iekšējā balss. Tā aicina darīt labus darbus un labot sliktos darbus. Modris bija atklājis cilts noslēpumu. Miera pamatā bija strauta ūdens. Ar laiku ziņa par sirdsapziņu izplatījās pasaulē. Pie Sīrabu cilts ieradās daudz cilvēku. Visi gribēja nogaršot ūdeni no strauta. Cilvēki bija noguruši no ļaunuma. Cilvēki cerēja, ka sirdsapziņa izmainīs pasauli. Sirdsapziņa cilvēkiem lika citos pamanīt labo. Sirdsapziņa neļāva cilvēkiem karot. Sīrabu cilts avota ūdens pasaulē izplatīja mieru. Jūs tikmēr bija ļoti novecojis. Viņam vairs nebija spēka karot. Tomēr jūs pamanīja, ka balodis palīdz cilvēkiem. Pat baloža statuja varēja vairot mieru, jūs sadusmojās. Viņš gribēja iznīcināt baloža statuju un aizbēgt avotu. Jūlam patika ļaunie darbi. Viņš gribēja, lai ļaunums nekad nebeidzas.
Naktī Modris sapņoja par baltu balodi. Modris uztrūkās no sapņa un steidzās pie statujas. Tur viņš pamanīja Jūlu. Jūls bija pacēlis veseri un gribējis sadauzīt statuju, taču Modris nostājās statujas priekšā. Jūla veseris trāpīja Modrim. Veseris savainoja Modra roku. Taču drosmīgā Modra rīcība lauza raganas burvestību. Baltais balodis beidzot bija brīvs. Tas pacēlās spārnos. No baloža plūda balta, spēcīga gaisma. Tā atspīdēja debesīs. Gaisma aiznesa sirdsapziņu pie visiem cilvēkiem pasaulē. Kopš tās dienas ir pagājuši daudzi gadi. Tomēr ik viens cilvēks pasaulē joprojām piedzimst ar sirdsapziņu. Paldies! Paldies, Ulrika, tev arī lietu sargs un tūlīt dāvaniņa no Dzintera. Paldies tev. Klausoties Ulrikas stāstā, es domāju par to, kas man ir vieglā valoda, un sapratu, ka laikam vistiešāk un trāpīgāk būtu teikt, ka man vieglā valoda ir cilvēki. Un es tiešām visus, kas strādā, raksta un kaut mazliet domā par to un ar to, es izjūtu kā tādu savējos un kā tādu savu cilti. Un tāpēc nākamā runātāja būs Gunta no manas cilts. Pastāst par sevi un ko tu lasīsi un kas tev ir vieglā valoda. Jā, paldies, sveicināta cilts māsa. Mani sauc Gunta un kas man ir vieglā valoda, tas ir veids, kā palīdzēt tiešām cilvēkiem. Jo kāpēc es sāku rakstīt vieglajā valodā grāmatas? Tāpēc, ka mums Latvijā ir cilvēki, kuri vēlas lasīt grāmatas. Taču bieži vien grāmatās sastopās tādi vārdi, pārāk sarežģīti, pārāk nezināmi vārdi, kurus nevar lasītājs saprast, līdz ar to arī kontekstu nevar saprast. Un šeit es nerunāju tikai par cilvēkiem ar intelektuālās vai garīgās attīstības traucējumiem. Šeit es runāju arī par citautiešiem, kuri mācās latviešu valodu, un arī par bērniem, kuri mācās lasīt. Jo nenolieksim, arī bērnu grāmatās šad tad parādās kaut kādi vārdi, kuri arī mazajam bērnam ir ļoti sarežģīti. Un patiesībā pēc savas bērnības un grāmatu lasīšanas pieredzes es varu pateikt, tas, kā var teikt, atsita vēlēšanos lasīt tālāk, jo pazūd kaut kāda doma un grūti to izdarīt. Man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka pēdējos gados, pateicoties Vieglās valodas aģentūrai un Vieglās valodas konkursam, Latvijā ir vairāki šobrīd autori, kuri raksta vieglajā valodā, un man tas ļoti, ļoti priecē. Tas, kas man tā kā skumdina, ir tas, ka, diemžēl, mums nav izdevniecību tik daudz, kuri vēlētos šos stāstus izdot grāmatās un pārdot. Un līdz ar to grāmatu plaukti varbūt Latvijas Neredzīgo bibliotēkā pildās vai ne ar vieglās valodas grāmatām, bet plaukti, kas ir grāmatnīcās, diemžēl paliek tukši. Un tāpēc man savukārt ir tāds ļoti liela cerība un ticība tam, ka pienāks laiks arī Latvijā, kad grāmatnīcās būs arī iespēja iegādāties vieglās valodas grāmatas, un es ļoti aicinātu izdevniecības arī sākt izdot. Šobrīd ir 2 izdevniecības, kas izdevušas vieglajā valodā grāmatas, Valters un Rapa un Ezera Rozes grāmatas, bet es aicinātu arī citus pievienoties. Un šodien es gribētu jums nolasīt savu jaunāko stāstu. Un tas arī bija iesniegts konkursā, bet es viņu izņēmu pēc tam ārā. Negaidīšu entos gadus, kad tiks izdots. Stāsts saucas Puika. Ir skaista ziemas diena. Vērmanis parks izskatās kā pasakā.
Visapkārt ir lielas sniega kupenes, arī koki un krūmi ir balti. Zarus sniegs noliec pavisam zemu, pat vissīkākais zariņš ir apsnidzis. Viss ir balts, tikai cilvēki krāsainos apģērbos iet šurpu turpu. Zem Lienas kājām patīkami gurksts sniegs, tas viņu nomierina. Liena palēnina soli un klausās skaņās. Viņa nekur nesteidzas. Ziemassvētku tirdziņš būs atvērts līdz vakaram. Ģimenei dāvanas ir jau nopirktas un iesaiņotas. Vajag vēl nopirkt dāvanas kolēģiem. Tas ir pats grūtākais. Pēdējā laikā Liena grib būt viena. Cilvēku burzu un liela jautrība viņai nepatīk, tāpēc viņa negrib iet uz Ziemassvētku balli darbā. Tomēr ir jāiet. Viņai jābūt labās attiecībās ar kolēģiem. Agrāk Liena tāda nebija. Viņa bija priecīga un pilna ar idejām. Tas mainījās pirms gada. Toreiz nomira Lienas kaķene Burzuma. Viņu pēkšņi smagi saslima. Ārsta zāles nepalīdzēja. Pēdējo nakti kaķene gulēja pie Lienas gultā. Liena sildīja kaķenes augstās ķepas. Burzuma pateicībā murrāja. Tā viņas nogulēja visu nakti. Agri no rīta kaķenei sākās krampji. Liena bija izmisumā. Viņa raudāja un skaļi sauc pēc palīdzības. Atskrēja kaimiņiem. Viņa palīdzēja Lienai aiznest Burzumu līdz mašīnai. No dzīvnieku klīnikas Burzuma vairs neatgriezās. Kopā ar kaķi Liena zaudēja prieku par dzīvi. Viņa kļuva vienaldzīga pret apkārt notiekošo. Ir pagājis gads. Draugi ieteica Lienai paņemt citu kaķi. Tomēr viņi to nespēja. Liena negrib savās mājās dzīvnieku, jo dzīvniekiem ir īsāks mūžs par cilvēkiem. Liena nespēs pārdzīvot vēl vienu zaudējumu, tāpēc nē. Liena turpmāk dzīvos bez dzīvniekiem. Turklāt viņa vēl nav pilnībā atguvusies pēc Burzumas nāves. Liena labprāt netiktos pat ar cilvēkiem, tomēr tā nedrīkst. Viņai ir ģimene un darbs. Vērtmanas parka baltais skaistums drīz vien beidzas. Ārpus parka viss ir drūms un skaļš. Zem mašīnu riteņiem un cilvēku kājām sniegs ir pelēks. Visapkārt skan mašīnu signāli un cilvēku balsis. Visi kaut kur steidzas. Liena uzvelk kapuci galvā un iet uz Vecrīgu. Viņa grib ātrāk nopirkt dāvanas un doties mājās. Ir dienas vidus. Tomēr tirdziņš jau ir pilns ar cilvēkiem. Parasti rosība sākas vakarā. Laikam arī citi pērk dāvanas pēdējā brīdī. Liena iet gar tirdzniecības būdām apjukusi. Ko dāvināt kolēģiem? Kas viņiem patīk? Liena to neatceras. Agrāk gan Liena katram kolēģim zināja īpašas dāvanas. Tagad viņai dāvanu došana šķiet muļķīga. Tāpat cilvēki tās izmet vai atdod citam. Dāvanai dar iepakojums ar konfektēm gotiņa. Ja nu kolēģis saldumus nēd, sveces no bišu vaska vai parafīna arī izskatās labi. Tomēr ar svecēm var notikt nelaime. Tās var kaut ko aizdedzināt. Magnētiņi ar nākamā gada dzīvnieku ir skaisti. Tomēr tie der tikai vienam gadam. Ko darīt pēc tam? Liena jūt ar vien lielāku satraukumu. Sāk trūkt elpas, reibst galva. Viņa vairs nespēja skaidri domāt. Sākas panikas lēkme. Liena izsprauc cauri cilvēku pūlim un skrien prom. Pie Doma baznīcas viņa apstājas. Sieviete notīra sniegu no zemā akmens stabu un apsēžas. Augstums no akmens spiež cauri mētelim. Viņa varētu apsaldēties. Tomēr tas šobrīd nav svarīgi. Viņai vajag nomierināties. Liena aizsad seju ar plaukstām. Viņa cenšas neklausīties apkārtējos trokšņos. Tomēr kaut kas pievērš sievietes uzmanību. Starp tirdziņa skaņām viņa dzird sīkus kunkstus. Tie izklausās pēc raudām, pēc klusiem smilkstiem. Liena atver acis un skatās apkārt. Varbūt tūmā ir apmaldījies bērns. Neviena nav. Pēkšņi pie Lienas kājas kaut kas pieklaužas. Viņa pieliec kājās. Blakus stāv mazs suns ar melniem sprogainiem matiem. Pūdeļiem ir mati, nevis spalvas. Šim pūdelim mati ir gari un ļoti savēlušies. Pat acis nav redzamas. Bēdars un kājas ir saķepis ar sniega pikām. Suns dreb un spiežas Lienai pie kājām.
Viņš ir pamests vai pazudis. Tas ir skaidrs. Taču ko ar suni lai dara, to Liene nezina. Liene nolemj atgriezties tirdziņā. Viņa mēģina par suni vairs nedomāt. Ne jau Liene pameta nabaga dzīvnieku. Kā viņa varētu sunim palīdzēt? Dažreiz palīdzība Lienei vajadzīga pašai. Pēc brīža Liene atskatās. Netīrais suns nāk viņai līdzi. Ko nu? Pie tirdziņa Liene redz apsarga būdu. Viņa pieiet un pieklauvē. Durvis atver resns apsargs. Viņam rokās ir dakšiņa ar karstu sardeli. Vai kāds ir meklējis pazudušu suni? Jautā Liene. Apsargs paskatās uz suni un iesmējas. Tas suns šeit jau sen vazājas. Viņš ir klaidons, nevis mājas suns. Apsargs nosaka un aizver durvis. Liene paskatās uz suni un nopūšas. Nabaga suns. Viens pats šajā pasaulē. Nodomā Liene un noglauda sunim galvu. Netālu skan mūzika. Tā skan no stikla mājiņas, tā ir labdarības studija. Ziemassvētkos cilvēki tur ziedo naudu, par ziedojumu var izvēlēties dziesmu. Tā notiek katru gadu. Parasti arī Liene ziedo naudu. Viņa to iemet kastītē pie stikla mājiņas. Šoreiz viņa to nedara. Liene nolem ziedot savu laiku un atrast mājas sunim. Dāvana vietā Liene nopērk desu un brauc mājās ar suni. Viņai ir plāns. Vispirms Liene nomazgās suni. Pēc tam viņa izķemēs suņa matus. Beigās Liene zvanīs uz dzīvnieku patversmi. Tā suns ātrāk atradīs jaunas mājas. Liene ielaiž vannā mazliet ūdens. Tad ieceļ suni un paņem pa ceļam nopirkto suņu šampūnu. Lienei nekad nav bijis suns, viņa neko daudz par suņiem nezina, tāpēc sākumā sieviete dzīvniekam pieskaras uzmanīgi. Pūdelis izrādās mierīgs. Viņš pacietīgi stāv vannā un ļauj sevi mazgāt. No suņa tek tumšs, netīrs ūdens. Liene suni mazgā 3 reizes, tikai pēc tam ūdens kļūst tīrs. Pēc vannas suns izrādās gaiši pelēks. Tagad es tevi izķemmēšu, saka Liene un ņem savu matu suku. Tomēr suni izķemēt nav iespējams. Mati ir savēlušies kunkuļos, īpaši uz muguras un garajām ausīm. Liene ņem šķēris un matu kunkuļus nogriež. Pēc tam apgriež īsākus arī pārējos suņa matus. Pēc matu griešanas var redzēt suņa acis. Tās ir melnas un uzticīgas. Lienei kļūst smagi ap sirdi. Kā cilvēks varēja pamest tik jauku suni? Liene ir paveikusi grūtāko darbu. Atliek piezvanīt dzīvnieku patversmei. Liene piespiež klausuli pie auss un uzgriež patversmes numuru. Ilgi neviens neatbild. Beidzot atskan vienaldzīga balss. Halo. Liene izstāst par suni. Viņa piedāvā tūlīt pat aizvest suni uz patversmi. Vīrietis klausulē sāk smieties. Vai tu vispār zini, cik ir pulkstenis? Tagad taču ir Ziemassvētku vakars. Neviena te nav. Esmu tikai apsargs un suņus nepieņemu. Vīrietis noliek klausuli, pat neatvadījies. Ko tagad darīt? Liene grib raudāt. Viņai kļūst sevis un suņa žēl. Sieviete izmisumā apsēžas virtuvē uz grīdas, nav jēgas zvanīt citiem. Neviens negribēs pieņemt suni. Šovakar ir Ziemassvētki. Visi tikai domā par pīrāgiem un dāvanām. Cilvēkiem nav laika klaņojošam pūdelim. Asaras tek Lienei pār vaigiem. Viņas plāns nav izdevies. Pie Lienas klusi pienāk suns. Viņš apguļ uz blakus un uzliek galvu sievietei uz kājas. Tā viņi abi kādu laiku sēž. Liena domā par suņa mājām, kur tās tagad atrast. Taču suns domā citādi. Viņš labprāt paliktu pie Lienas. Liena maigi glauda pūdelim galvu. Suns lapatikā aizver acis. Pēkšņi atskan skaļš durvju zvans. Liene negaida ciemiņus. Arī suns pārsteigts ierējas. Sieviete pieceļas no grīdas un ieskatās spogulī. Viņai ir saraudātas acis. Blūzē piedurknes ir netīras pēc suņa mazgāšanas. Vai šādai es varu uzņemt ciemiņus? Nodomā Liene. Tomēr iet atvērt durvis. Pa durvīm ienāk skaļš cilvēku pūlis. Tur ir viņas meita un brāļi ar sievām.
Brāļiem līdzi ir arī bērni. Viņi ātri noauj zābakus un iet istabā. Tikai meita uzspiež buču Lienai uz vaigu un samīļo. Priecīgs Ziemassvētkus, mamīte. Pēkšņi istabā visi apklust un skatās apkārt. Lienas dzīvoklī nav nekā no Ziemassvētkiem. Nav ne eglītes, ne lampiņu, ne arī svētku galda. Es negaidīju ciemiņus, saka Liene. Viņa jūtas nokaunējusies. Tas nekas, mums viss ir līdzi, iesauc meita. Viņa lūdz vīriešus pārbīdīt galdu istabas vidū. Dzīvoklī uz brīdi valda hauss. Cilvēki stumda galdu un krēslus, iet uz virtuvi pēc traukiem, liek tajos ēdienu un lej dzērienus. Liene ar suni stāv malā. Viņa pārsteigt skatās uz notiekošo. Lienas krūtīs sāk ieplūst prieks. Visas drūmās domas izgaist. Pēkšņi viņa vairs negrib būt viena. Kopā ar ģimeni ir labi. Ģimene pieņem tevi tādu, kāds tu esi. Mammu? Meitas balss iztraucē Lienu no domām. Vai tu mūs iepazīstināsi? Visi skatās uz suni pie Lienas kājām. Liena noliecas un paceļ pūdeli rokās. Suns nolaiz Lienai vaigu un degunu. Kā viņu sauc? Jautā brāļa bērni. Viņu sauc Puika, atbild Liene un iespiež degunu suņas maržīgajos matos. Mans Puika. Viņa klusi vēl nočukst. Paldies. Tu nojaut, ka tu viņu reiz lasīsi te Doma laukumā? Jā. Jā, tirdziņa tikai vēl nav. Lūdzu, un tā, pagad, Dzintara dāvaniņa. Paldies tev, mīļš. Vēl es domāju, ja jau ar suņiem sākām, tad ar suņiem turpinām. Nāc Baiba, nezinu, vai suns nāks ar tevi. Un suns jau pielec kājās, jā. Tagad Baiba Baikovska un pastāst par savu vieglo valodu un palasi mums priekšā vakara pasaciņu. Man palikt? Es varu paturēt mikrofonu tev. Jūs tiksiet galā. Viņš izvēlējās, jā, viņu. Nu, čeču. Suns grib dāvanu. Viņai jau tās nopelnījusi dāvanu. Bet par vieglo valodu, tad, kad tajā gadā, kad mēs rakstījām stāstus, tad es vienkārši ieraudzīju konkursu. Un man vienkārši patīk izaicinājumi. Un tad es domāju, kāpēc nē. Un Elfas oriģinālā grāmata jau bija pabeigta, jau bija izdota. Un tad es domāju, jāpamēģina vieglā valoda. Un izrādījās nemaz tik viegla nav. Izrādījās daudz sarežģītāk nekā rakstīt parastā valodā, literārā valodā. Vieglā valoda ir mākslas veids, kurā ir vēl grūtāk rakstīt. Un mākslas veids tādēļ, ka tā prasa radošumu. Tā prasa radošumu burtiski katrā teikumā. Tā prasa atmest lieko, un man ļoti agrāk patika liekvārdība. Un tā prasēja izdabūt ārā no tās savas domas esenci, ko mēs paši varbūt pat nezinām reizēm. Un patiesībā rakstot vieglajā valodā, tu pats kļūsti ar dziļāku kodolu, jo tu saproti, ka tev to dziļumu ir jāpasaka tā, lai saprot visi. Un es uzsveru visi, jo es pati ar visām savām augstākajām izglītībām un tā tālāk ar tik milzīgu baudu izlasīju Guntas grāmatu Pie omītes. Es tiešām naktī lasīju, jo mani ieinteresēja, un tas salauž visus
stereotipus par to, ka rakstīt vieglajā valodā nozīmē rakstīt garlaicīgi. Tā tas nav. Rakstīt vieglajā valodā nozīmē rakstīt ar aizraujošu sižetu, bet saprotami visiem. Un kā jūs saprotat, mani vienmēr iedvesmo suns, vai ne? Un mans suns visvairāk, lai gan man patīk arī apkārtējie suņi. Es vienmēr visiem saku, paskaties kāds sunītis, un vai tas būtu bērns, vai tā būtu mana draudzenīte ar Dauna sindromu Anete, vai tā būtu Diāna, kurai arī jau suņi iedvesmo viņu, es tā domāju, jo viņām ir īpašs kontakts ar elpu. Un, elfa ir tā, kura iedvesmoja sižetu šim stāstam. Suns ar uzdevumu. Un tad vēl viena lieta ir tāda, ka tad, kad mēs atklājām grāmatu par elfu, suns ne cilvēks, tad mēs izveidojām pielāgotu pasākumu visiem, bet pielāgotus pasākumus visiem nozīmē visiem cilvēkiem ar dažāda veida invaliditātēm, jo mēs pārstāvam šo jomu arī. Un tas arī iedvesmo izveidot šādu stāstu, lai tas būtu pieejams arī cilvēkiem vieglajā valodā, kuri lasa. Līdz ar to pieejamībai arī ir dažādas šķautnes, un es pilnībā piekrītu Inīnai, kura teica, ka vieglā valoda ir pielīdzināma ratiņkrēslam, pielīdzināma sunim asistentam, pavadonim, kas vienkārši palīdz dzīvot un baudīt šo dzīvi visās tās sfērās. Bet es varētu pārāk ilgi runāt, tāpēc ķersimies pie stāsta, kas ir suns ar uzdevumu. Un varbūt jūs kādu tur atpazīsiet, varbūt nē. Un ja viņa krāc, tad viņa tā dara vienmēr, kad es vai nu lasu vai runāju, jo viņa jau ir dzirdējusi visu šito te. Un tad es sāku. Parasti suņi dzīvo mājās ar saviem saimniekiem. Suņi ir cilvēku mīluņi. Cilvēki viņus samīļo, pabaro un izved pastaigās. Cilvēki mīl savus suņus. Suņi ir cilvēku labākie draugi. Ar suņiem var parunāt, suņi nomierina, taču ir suņi, kuriem ir uzdevums. Un šis stāsts ir par suni ar uzdevumu. Reiz piedzima suns, vārdā Elfs. Elfs bija skaists, gudrs un drosmīgs. Suņu skolotāja Zita priecājās par elfu. Skolotāja Zita teica, elfs būs īpašs. Zita elfu mīlēja. Kad elfam bija 1 gads, suņu skolotāja sāka elfu mācīt. Elfam bija uzdevums palīdzēt cilvēkam. Elfs dzīvoja pie suņu skolotājas Zitas. Zita bija viņa saimniece. Kādu dienu Zita elfam teica, tagad tev ir laiks doties pie sava cilvēka. Elfa uzdevums bija palīdzēt cilvēkam vārdā Jānis. Jānim bija 26 gadi. Jānis dzīvoja dzīvoklī Rīgā. Viņš dzīvoja viens pats. Jānis bija iemācījies visu izdarīt pats. Visi cilvēki taču gribēja visu darīt paši. Jānis nevarēja paiet. Viņš brauca ratiņkrēslā ar 2 motoriem. Viņš nekad nedomāja, ka viņam palīdzēs suns. Kādu dienu tirgu Jānis satika
suņu skolotāju Zitu. Zita pastaigājās ar elfu. Zita Jānim jautāja, vai tev vajag palīgu? Jānis teica, ka nezina. Elfs bija īpašs. Elfs gribēja visu laiku palīdzēt cilvēkam. Mazais elfs uzvedās kā īsts suns ar uzdevumu. Zita teica, ka Jānis varētu pamēģināt dzīvot ar palīgu. Sirdī Jānim gribējās, lai kāds viņam palīdz, bet Jānis negribēja to teikt citiem. Jānis ieskatījās elfā acīs. Tad Jānis saprata, ka viņš dzīvos ar elfu. Elfs šajā pasaulē bija vienīgais suns ar uzdevumu palīdzēt Jānim. Citi suņi ar uzdevumu pavadīja neredzīgus cilvēkus. Suņi brīdināja cilvēkus, ja cilvēkiem tuvojās lēkmes. Citi suņi signalizēja, ja cilvēki nedzirdēja. Elfs bija atšķirīgs. Elfs visu laiku gribēja būt tuvu cilvēkam. Elfs gribēja atnest un padot priekšmetus, viņš gribēja palīdzēt. Elfs mācījās 2 gadus, un arī Jānis mācījās 2 gadus. Šajos 2 gados Zita iemācīja elfam novilkt zeķes, pacelt nokritušas lietas, atnest mobilo telefonu, palīdzēt Jānim piecelties no ratiņkrēsla, izņemt veļu no veļas mašīnas. Ar katru dienu elfs arvien vairāk mīlēja Jāni, un Jānis mīlēja elfu. Elfs visu iemācījās un nokārtoja pārbaudījumu. Tagad elfs varēja braukt dzīvot pie Jāņa. Jānis bija sakārtojis māju un nopircis suņu gardumiņus. Jānis elfu gaidīja. Pie durvīm klauvēja. Atbrauca Zita un elfs. Zita iedeva Jānim elfa ēdienu un zaļu vesti. Suņu skolā pie Zitas Jānis bija redzējis šo vesti elfam mugurā. Uz vestes bija rakstīti 3 brīdinājumi. Neglaudīt, nesarunāties, neskatīties acīs. Bez vestes elfs bija parasts suns. Elfs rotaļājās ar Jāni un skraidīja, taču pastaigās ārpus mājas elfam bija veste jāvelk. Veste bija jāvelk. Ārpus mājas elfs bija Jāņa asistents. Tad citi cilvēki nedrīkstēja elfu glaudīt, runāt ar elfu vai skatīties tam acīs. Elfs ienāca istabā un uzlēca Jānim virsū. Elfs nolaizīja Jānim seju. Tagad elfs bija Jāņa draugs, Jāņa suns. Pirmajā dienā Jānis visu darīja pats. Jānis pats novilka sev zeķes un pacēla no grīdas lietas. Viņš pats piecēlās un paņēma mobilo telefonu. Jānis pats arī ieslēdza un izslēdza gaismu. Vakarā Jānis bija pārguris, un elfs bija bēdīgs. Zita viņam mācījusi palīdzēt Jānim, taču Jānis sev palīdzēt neļāva. Tā pagāja 3 dienas. Jānis elfu glaudīja un baroja. Viņi 3 reizes dienā gāja ārā, taču Jānis visu darīja pats. Elfs nevarēja pildīt savu uzdevumu, tāpēc elfs kļuva arvien bēdīgāks. 4. dienā elfs izskatījās slims. Tas negribēja iet ārā un ēst. Jānis aizveda elfu uz slimnīcu. Ārsts teica, ka elfam ir garlaicīgi. Elfam ir jāļauj pildīt savus uzdevumus. Citādi elfs no garlaicības var nomirt.
Slimnīcā Elfam iedeva zāles. Pēc 2 dienām Elfs bija vesels. Viņš varēja atgriezties mājās. Pa ceļam Jānim nokrita cimds. Jānis to gribēja pacelt. Taču viņš atcerējās ārsta norādījumus. Tāpēc Jānis lūdza Elfam: Elf, pacel lūdzu cimdu. Iedod man to. Elfs kļuva priecīgs un sāka luncināt asti. Beidzot Elfs varēja pildīt savu uzdevumu. Tad Jānim vajadzēja novilkt mēteli. Elfs piesteidzās Jānim klāt. Suns gribēja palīdzēt. Taču Jānis mēteli novilka pats. Patiesībā Jānim ļoti vajadzēja palīdzību, taču Jānis negribēja izskatīties pārāk vājš. Jānim šķita, ka tikai stipri cilvēki var dzīvot vieni paši. Tāpēc Jānis reti lūdza Elfam palīdzību. Viņš centās visu izdarīt pats. Elfam no lielās garlaicības kļuva slikti. Viņš vēma. Elfs mīlēja Jāni un gribēja pildīt savu uzdevumu. Tomēr Jānis to nesaprata. Reiz pie viņiem ciemos atnāca Zita. Viņa bija pārsteigta. Elfs izskatījās slikti. Zita Jānim jautāja: vai tu ļauj Elfam pildīt viņa uzdevumu? Elfs izskatījās pārāk skumjš. Es esmu redzējusi tādus gadījumus. Tev ir jāļauj Elfam palīdzēt. Citādi Elfs var nomirt. Turklāt, tu nevari visu izdarīt pats. Un tas nemaz nav vajadzīgs. Tu vari izkrist no ratiņkrēsla un sasisties. Jānis par sevi neuztraucās. Viņš tikai gribēja būt tāds pats kā citi. Taču Jānis mīlēja Elfu, un viņš sāka lūgt Elfam palīdzību biežāk. Elfs palīdzēja Jānim novilkt mēteli. Elfs vilka vispirms aiz vienas piedurknes, un tad aiz otras piedurknes. Beigās mētelis bija nost. Elfs pacēla no grīdas dakšu un citas lietas. Suns ieslēdza gaismu un atvēra Jānim durvis. Kādu dienu Jānis nokrita. Viņš nevarēja pats piecelties. Arī Elfs nevarēja Jāni piecelt. Taču Elfs atnesa telefonu. Jānis piezvanīja mammai un tētim. Mamma un tētis atbrauca pie Jāņa un palīdzēja viņam piecelties. Mīlestība pret Jāni deva Elfam spēku pildīt savu uzdevumu. Elfs kļuva par Jāņa labāko draugu. Jānis baidījās. Ko par to teiks draugi? Taču Jāņa draugi nesmējās. Viņi bija priecīgi par Elfu un Jāni. Viņi jau sen gribēja iemācīt Jānim pieņemt palīdzību. Katram cilvēkam reizēm ir vajadzīga palīdzība. Un Elfs Jānim varēja palīdzēt. Turpmāk Jānis vienmēr ļāva Elfam pildīt savu uzdevumu. Elfs rūpējās par Jāni, Jānis rūpējās par Elfu. Un viņi abi dzīvoja ilgi un laimīgi. Tādi suņi kā Elfs dzīvo starp mums. Viņi palīdz saviem saimniekiem. Atceries! Sunim zaļā vestē nedrīkst pieskarties, ar suni zaļā vestē nedrīkst runāt, sunim ar zaļu vesti nedrīkst skatīties acīs. Tad suns var pildīt savu uzdevumu. Paldies! Man liekas, kas te negrib celties. Viņa grib turpināt klausīt. Vai ne? Viņi var klausīties tālāk, ko mums lasīs Kristīna. Tā, pagaida, Elfa, piedod. Jā. Kristīna mums pastāstīs, kas viņai ir vieglā valoda
un palasīja savu stāstu ne par suni, bet par lapsu. Paldies tev, Laura. Sveiki visiem. Ļoti omulīgs vakars Doma laukumā. Ļoti patīk šī vieta, kur mēs visi esam satikušies. Un domājot par vieglo valodu, es neviļus atcerējos, ka tad, kad man bija aptuveni 8 gadi, un mēs ar vecākiem pārvācāmies uz māju no vecāku dzīvokļa, kur mēs ļoti ilgi dzīvojām. Šī māja bija tādā jaunceltnes stāvoklī, ļoti nepabeigta un tiešām nebija forši. Un mājai bija ārā kāpnes, kas ved uz galveno ieeju. Un šīm te kāpnēm trūka apakšā kaut kādu 2 pakāpienu. Tad man bija 8 gadi, un tā šķirba laikam bija tik liela, ka es īsti netiku augstāk. Man ļoti vajadzēja kāpt un censties tur tikt, un vienkārši tas bija ļoti apgrūtinoši. Laikam vēlāk tos pakāpienus ierīkoja, bet man kaut kā tik ļoti iespiedusies prātā šī sajūta, ka viss jau būtu labi, varētu tikt uz priekšu, vienkārši trūks tas viens posmiņš. Un man šķiet, ka ar vieglo valodu ir ļoti līdzīgi. Tā ir, kā teica, no vieglās valodas aģentūras tādas kā durvis, pa kurām var ielaist krietni vairāk cilvēkus iekšā, atvērt durvis uz literatūru. Man liekas, tas ir tiešām tas pakāpiens, jo ja cilvēks nevar lasīt un baudīt to, kas ir grāmata, man šķiet, tas ir tiešām skumji, un tāpēc man bija ļoti liels prieks piedalīties konkursā, līdzīgi kā to darīja Ulrika Upe, arī pie mums uz Liepāju, uz rakstniecības studijām brauca Velga, un te man arī ir jāpiekrīt Baibai, kas iepriekš teica, cik radoši ir jāpieiet rakstot vieglajā valodā. Un man tas liekas kā tāds matemātisks uzdevums, kur tev ir jāieliek iekšā vārdu un jēgas svars tikai ar citiem cipariem, citām vērtībām. Un tas tiešām bija sarežģīti. Es sapratu, ka es esmu pilnīgs iesācējs. Iespējams, tāpēc man stāsta nedodrukās, bet es ļoti priecājos par atzinību, ko es saņēmu, kas man tiešām stāv pie leduskapja virtuvē. Un tāpēc arī šokar es priecāšos nolasīt savu piedzīvojumu stāstu vieglajā valodā, ko sauc Pilsētas meitene, lapsa un 3 pārsteigumi. Ļoti interesanti, ka ļoti daudz stāstu par dzīvniekiem. Varbūt arī ir kaut kas tāds sirsnīgais un mājas elements iekšā. Es parasti nestāstu stāstus, bet šoreiz man viens tāds ir. Pierakstīju stāstu uz papīra. Negribēju to aizmirst. Vai gribat, lai pastāstu? Es mazliet uztraucos. Tāpēc lūdzu esiet pacietīgi. Šis ir mans stāsts par pilsētas meiteni un lapsu. Un es zvēru, viss notika tieši tā un nekā citādāk. Es esmu pilsētas meitene. Es dzīvoju Rīgā. Rīga ir liela pilsēta. Krietni lielāka par Cēsīm, Siguldu, Kuldīgu, Liepāju, taču Rīga ir mazāka par Ņujorku un Parīzi. Ņujorkā un Parīzē ir daudz debesskrāpju. Debesskrāpji ir augstas mājas, kas stiepjas tālu debesīs. Parīzē ir Eifeļtornis. Tas izskatās kā milzīgs burts. Rīgā debesskrāpju nav, toties Rīgā ir Zaķusals tornis. Zaķusals tornis ir mazliet līdzīgs Eifeļtornim, un Rīga ir daudzveidīga. Vienā pusē atrodas Brasa un Sarkandaugava, otrā pusē Torņakalns un Ziepniekalns, pa vidu centrs. Tās visas ir Rīgas apkaimes. Tikpat dažādas kā apkaimes ir arī pilsētas meitenes Rīgā. Vienas velk smalkas kleitas un apmeklē teātri, citas velk svārkus un kafejnīcā malko melnu kafiju. Es velku bikses un bieži steidzos. Es steidzos, jo Rīga ir pilna ar automašīnām un cilvēkiem. Rīga ir liela, darbīga un skaļa. Arī es cenšos tāda būt. Liela un darbīga un pieaugusi. Pieaugušie vienmēr steidzas, tādēļ steidzos arī es. Un tādēļ es bieži nepamanu pasauli. Lapas mainījušas krāsu, nepamanu. Sniegpulkstenītes plaukst,
Nepamanu. Un es bieži nogurstu. Kā jūs atpūšaties, kad nogurstat? Man patīk gulēt. Citreiz lasu grāmatu. Un man vienmēr ļoti gribējies doties piedzīvojumā. Šis stāsts ir par dienu, kad es nolēmu tādā doties. Ne jau parastā un mazā piedzīvojumā, bet tādā īstā un lielā piedzīvojumā, kuru atcerēšos. Piedzīvojumā, kuram cilvēki negribēs ticēt. Piedzīvojumā, kurā gadās daudz pārsteigumu. Ar mani gadījās veseli 3, bet līdz tiem mēs vēl nonāksim. Es gribēju doties kaut kur tālu, tik tālu, ka nedzirdu pilsētu līdz mugursomu, liku somā visu, kas vajadzīgs. Termos ar siltu tēju, desmaizītes un 2 sarkanus ābolus. Ņēmu līdzi arī džemperi, vienmēr taču var palikt augsti, paņēmu arī grāmatu, man ļoti patīk lasīt. Es gāju pa ielām, pāri krustojumiem, cauri pagalmiem, gar parkiem. Es gāju ātri, es gāju lēnām, es gāju vairākas stundas. Vairākas stundas ir tikpat ilgi, cik noskatīties garu filmu. Varbūt pat 2 garas filmas. Beidzot pilsēta bija man aiz muguras, priekšā atradās tikai mežs. Spēru pirmos soļus mežā un ieelpoju svaigo gaisu. Tas smaržoja pēc priedēm, eglēm un dzīvības. Sūnas bija tik mīkstas kā pēļu gulta. Pēļu gultās parasti guļ pasaku princeses. Es tādās nekad neesmu gulējusi. Es domāju, neesmu princese, es esmu pilsētas meitene. Izgāju cauri mežam un nonācu pie plaša lauka. Lauka malā atradās neliels namiņš. Pie namiņa bija skaists dārzs ar koptu zālāju. Dārzā ziedēja mazas ābelītes. Tādu namiņu iepriekš nebiju redzējusi. Kas tajā dzīvoja? Šis taču bija mans lielais piedzīvojums. Jāiet bailēs iekšā un jāiet arī namiņā. Noslaucīju kājas, pieklavēju un pavēru durvis. Namiņā kurās kamīns un šūpojās šūpuļkrēsls. Taču es neredzēju neviena cilvēka. Paskatījos ārā pa logu. Ābelītes līgani kustējās vējā un birdināja ziedlapas. Parasti laukos var redzēt stirnas, bet cilvēkam tad ir jābūt klusam. Stirnas ieraudzīt gribēju arī es. Tas gan būtu labs piedzīvojums. Man ļoti patīk dzīvnieki. Pilsētā var sastapt tikai kaķus, suņus un baložus, dažreiz arī meža cūkas, bet tās es neesmu redzējusi nekad. Vēroju dārzu un ilgi gaidīju stirnas. Tās neatnāca. Laikam devušās pašas savā piedzīvojumā. Pēkšņi man iekurkstējās vēders. Vajadzēja paēst. Izņēmu no somas desmaizītes un tēju, apēdu desmaizes un nolēmu palasīt grāmatu. Pietika ar 5 lapusēm, plakstiņi kļuva smagi, es iemigu. Miegā es redzēju sapni. Biju ieslodzīta senā pilī un nevarēju atrast izeju. Skrēju pa gariem gaitiņiem, lēcu pa kāpnēm, pa 2 pakāpieniem reizē, pēkšņi aizķēros aiz kuplās kleitas malas un gāzos bezdibenī. Pūkšs! Grāmata bija izslīdējusi no rokām un novēlusies uz grīdas. Es pamodos un samirkšķināju acis. Kas tad tas? Man priekšā spīdēja 2 dzintara krāsas podziņas un 1 melna. Tā bija lapsa. Es nespēju noticēt. Lapsai bija sarkans, kupls kažoks un balts astes galiņš. Viņa skatījās manī un pacēla purniņu. Lapsa ošņāja gaisu. Vai tu ēdi desmaizītes? Lapsa ierunājās. Tas bija mana piedzīvojuma pirmais pārsteigums. Bet tās bija manas desmaizītes, es atbildēju. Viss kārtībā, teica lapsa. Man tāpat desa negaršo. Cāju. Izvilku no somas sarkano augli. Pastiepu ābolu lapsas virzienā. Negribu tev atņemt gardumu, lapsa pieklājīgi atbildēja. Man ir 2. Izvilku arī otru augli. Tad labprāt, lapsa nopriecājās. Manas ābeles vēl ir pavisam mazas, augļus tās nedod, tāpēc paldies par ābolu. Un tā mēs grauzām sarkanos ābolus un pētījām vienu otru, pilsētas meitene un lapsa. Ko tu dari manā namiņā? Lapsa vaicāja. Es centos atrast piedzīvojumu. Un vai sameklēji? Lapsa ar ķepu notrausa ābolu sēkliņu no baltās pakaklītes. Neesmu droša, es domīgi atzinu. Lapsa mani vēroja ilgi. Vai tu proti glabāt noslēpumu? Viņa nočukstēja. Protams, čukstēju arī es. Lapsas prot lidot,
un tās var lidot ļoti tālu. Nevar būt, es noelsos. Netici? Lapsa samiedz acis. Parādi, es izsaucos. Manuprātā, kas labāks? Lapsa devās uz namiņa durvīm. Es paķēru somu un sekoju viņai. Lapsa apstājās ābeļdārza vidū. Kur tu vienmēr esi vēlējusies nokļūt? Lapsa vaicāja. Jebkur pasaulē? Jebkurā zemeslodes nostūrī. Tas, laikam, ir grūtākais tikt galā ar papīriem. Es vienmēr esmu sapņojis ieraudzīt debesu skrāpjus Ņujorkā. Ņujorku dēvē par lielo ābolu, teica Lapsa. Tev līdzi arī bija 2 āboli. Tas nebija speciāli, es iebildu. Vai esi pārliecināta? Lapsa pasmaidīja. Es tiešām nebiju pārliecināta. Tagad sako manām norādēm. Domā par Ņujorku, Lapsa pamācīja. Es domāju. Bija ļoti satraukusies. Runājoša un lidojoša Lapsa bija kaut kas pārāk neticams. Lapsa tuvojās un uzlika vienu mīkstu ķepu uz manas plaukstas. Satver ķepu. Es satvēru. Viņa paskatījās debesīs un aizvēra acis. Es darīju tāpat. Ar aizvērtām acīm Lapsa iegaudojās pretī debesīm. Iegaudojos arī es. Kājas atrāvās no zemes, un mēs abas uzšāvāmies dzidrajā gaisā. Mēs patiesi lidojām, Lapsa un es. Tas bija mans otrais pārsteigums. Mēs šāvāmies pāri laukiem, lidojām aizvien tālāk no Lapsas namiņa un sasniedzām jūras krastu. Zem mums vizēja zils ūdens un kļuva vēsi. Man taču līdzi bija džemperis. Tu nenosalsi, teica Lapsa. Mēs jau drīz būsim galā. Vai Lapsa lasīja manas domas? Un kā mēs varējām lidot tik ātri? Mani vairs nekas nespēja pārsteigt. Debesis iekrāsojās sārtos toņos. Tālu lejā zibēja jūras, pilsētas, lauki, ezeri. Ar pavērtu muti pētīja zemeslodi zem mums. Pēkšņi acu priekšā izauga tumši kalni. Kalnus rotāja miljoniem mirdzošu gaismiņu. Tomēr tie nebija kalni. Tie bija Ņujorkas debesu skrāpji. Lapsa mani veda tieši tiem pāri. Kādam debesu skrāpiem pieskāros pie pašas spicītes. Ņujorka bija kā mirdzošs skudru pūznis. Mašīnas taurēja, cilvēki tekalēja šurpu turpu un skaļi smējās. No akām pacēlās baltu tvaiku mutuļi. Man sagribējās ēst. Lapsa to juta. Mēs laidāmies zemāk. Lapsa mani ved uz savu mīļāko picēriju. Ņujorkā visi bija pieraduši pie neparastā. Neviens nebija pārsteigts redzēt Lapsu ar picas šķēli ķepās. Pēc maltītes lidojām pāri centrālajam parkam. Mēs sasveicinājāmies ar brīvības statujas dāmu, sasaucāmies ar lapsām Ņujorkas zooloģiskajā dārzā. Ņujorkas lapsas mūs kādu gabaliņu pavadīja. Mēs iegaudojāmies uz atvadām. Bija laiks doties mājās. Atpakaļ ceļā es iemigu. Tā parasti notiek. Tas nozīmē tikai vienu. Es jutos ļoti mierīgi un droši. Un es biju arī nogurusi pēc piedzīvojuma. Pamodos jau Rīgā. Lapsa līgani nosēdās uz bruģa pie manas dzīvokļa mājas durvīm. Pilsētas skaņas Rīgā vairs nešķita tik skaļas. Varbūt pilsētnieki bija devušies uz laukiem, bet varbūt skaņa nozīmēja dzīvību. Man prieks ar tevi iepazīties, teica Lapsa. Man ar tevi arī, es atbildēju. Vai bija labs piedzīvojums? Vislabākais. Lapsas acis iemirdzējās kā 2 smaragdi. Lapsa smaidīja. Jau pēc mirkļa balts astes galiņš nozibēja tumsā. Lapsa bija prom. Par manu vaigu ritēja liela, silta asara. Man likās, ka Lapsu vairs nekad nesatikšu. Man likās, ka nekad vairs neredzēšu Ņujorku. Un tas bija mans 3. pārsteigums. Jo mēs ar Lapsu ar vienu tiekamies. Un ar vienu lidojam uz dažādiem pasaules nostūriem. Dažreiz uz Ņujorku pēc picas, dažreiz uz Parīzi. Tur ir gardi krosāni un Eifeļa tornis. Bet dažreiz uz Cēsīm vai Liepāju, vai pāri Rīgai. Rīga ir tik skaista no Lapsas lidojuma, un Zaķusels tornis atgādina Eifeļa torni. Kā pilsētas meitene iedraudzējās ar Lapsu? Kā tas vispār iespējams? Varbūt jūs man nemaz neticat. Es nedusmojos. Ja nu tomēr kādreiz redzat namiņu, paveriet durvis. Nekad nevar zināt, kādā piedzīvojumā tās jūs aizvedīs. Paldies!
Maināmies. Jā. Mainamies. Paldies. Paldies. Yes. Labs bija noslēgums stāsts šiem lasījumiem, un man ir nedaudz skumji teikt, ka tas ir viss, bet jā, man tā ir jāsaka. Laiks lasīt visiem, un es ceru, ka mūs dzirdēja izdevēji. Es ceru, ka mūs dzirdēja prozas lasījumi, jo jūs redzat, mēs gatavojamies. Un es ceru, ka mūs dzirdēja tie, kam tas bija jādzird. Visiem, kas grib dzirdēt stāstus vieglajā valodā. Paldies!